Sveiki, biedri censoņi! Šis nākamais video būs veltīts visiem tiem jaunajiem censoņiem, kuri grib pielikt klāt muskuļu masā. Un lieta tāda, ka pie manis nesen atnāca viens cilvēks, arī, kam ir ektomorfais ķermeņa tips, kas ir tas tievais. Un viņš grib pielikt klāt muskuļu masā. Un nolēmām visu to arī nofilmēt, lai parādītu arī jums, tiem, kas grib sākt iet uz zāli un trenēties, kādus treniņus taisīt un kādus, ko ēst un cik daudz un tā tālāk. Tas viss būs šajā video sērijā. Un kāpēc izvēlējos tieši viņu? Tāpēc, kad man tiešām šķiet, ka viņam varētu būt ilgtermiņā labs rezultāts. Kas man liek tā domāt? Pirmkārt jau viņam ir vēlēšanās, tu uzreiz var redzēt, ka viņš nopietni pieeja tajā lietai. Kad, man arī patīk tie treniņi. Nav tā, ka viņš ar sagūstiem zobiem, viņš pēc treniņa diks priecīgs, kad ir notrenējies. Tā nav problēma. Trešais, kas viņam uzreiz ir, ka viņš negaida uzreiz kaut kādu ļoti ātrus rezultātus, un pa mēnesi tur būtu liels, jo cilvēki parasti viņi ļoti ātri izdeg, viņi ļoti sāk maksimāli tur ar 6 treniņiem nedēļā un maksimāli ievēro ēšanu, bet viņi pēc tam ļoti ātri izdeg. Viņš tā kā saprot to, ka tas ir ilgtermiņā, tur sākumā ar 6 mēnešiem tu var skatīties kaut kāds rezultāts, pēc tam tur gads, 2, un tad jau principā būs pēc 3 jau tuvu savam potenciālam sasniegts, ja viss tiek kārtīgi darīts. Tālāk, viņam ir, kas viņam ir ļoti liels plus, tas, ka viņam ir kārtīgs režīms, jo bez tā īsti nevar. Viņš nepīks, kad viņš nevar apēst, viņš nepīks, kad viņam kaut kas tur sāp, vai arī kaut kādas visādas šitās te lietas, kas ir jāievēro. Un viņš nav arī nekāds baigais tusētājs, cik es saprotu, viņš vairāk ir aizņemts ar mācībām, un tad viņš ir gatavs ņemt līdzi savu pārtiku un ēst. Viņam tas viss process viņam patīk redzēt, kā notiek pārmaiņas ķermenī. Un šie visi iemesli liek cerēt, ka viņš sasniegs to savējo potenciālu, ko viņš varētu izdarīt kaut kādu pāris gadu laikā. Jau pirmajā gadā, es domāju, būs ļoti labi rezultāti, jau pirmajos 6 mēnešos. Un kas vēl man liek cerēt, ka būs ļoti labs rezultāts, ja viņš izturēs līdz galam, ja viņš turpinās visu to pasākumu, tad tas, kad viņam ir ģenētika, viņam ir tas ektomorfais tips, bet var redzēt, ka viņam ir arī, pirmkārt, viņš ir ļoti liesis, un ja viņš pieliks klāt muskuļu masu, tad tas skats varētu būt ļoti labs, jo viņam nav tāda problēma, ka viņam jācīnās ar lieko svaru. Tā ir tāda lieta, un arī var redzēt, ka viņš nav tāds tīrs ektomorfs, ka viņam ir tomēr arī diezgan plati pleci, un tas viss kopā varētu beigās varētu tiešām būt ļoti labs rezultāts, un cerams, ka viņam arī tas viss izdosies, bet priekš jums atkal būs tas, kad jūs varēsiet sekot līdzi, tur būs treniņš, tur būs par uzturu visu, un tad atkal jūs varēsiet sasniegt savējo, sākt trenēties un sasniegt savējo potenciālu, ja ir tāda vēlēšanās. Un tagad tā, lai visiem izdodās. Iron Gym. Starp citu, ja jūs domājat, kas atrodas tajā skapī aiz muguras, tad es pats īsti nezinu. Man interesē, un es pats gribu apstīties. Tā. Kas mums te ir interesants? Kas tik te nav? Es tādu sūdu vecu kompjūteri. Kas tas tāds? Izstāsts pēc Ziemeļbrieža Rudolfa. Kaut kādi zābaki. Būs tas viss jāmatā. Zīmuļi. Zīmuļi augšā Rafaelo. Tas jau noteikti ir viss izēsts. Tas tie pa diskiem. Kādi diski?
Šito izskatās, man laikam sen jau vajadzēja atdot. Kas mums te ir iekšā? Balons monstrs un Dido. Daido. O, metālika ir projām Tatu. Jā. Pannas vēl vecas. Nu, ja kāds man grib pieteikties, palīdzēt izcīrīt visu šito, tad droši. Iron Gym. Neaizmirst nospiest patīk, laikot, šērot un tā tālāk. Iron Gym! Priecīgs lieldienas!